Nelielies ar savu lielisko ožu. Pierādi, ka esi supernāss. Radio 101 ausīs rīts sadarbībā ar pretiesmu līdzekli Ximelin pārbaudīs, vai atšķir smaržas. Piesakies! Radio 101 un beidz puņķoties! Par zāļu lietošanu konsultējies ar ārstu farmaceitu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Tā nopūta beigās fascinē. Jā, jo tāpēc, ka diēsnes ir beidzot atnākušas, cilvēks mierīgs un priecīgs iesēžās savā klubkrāslā un izbauda. Ivo, piedod, šeit nav nekādu izņēmumu. Natālija, lūdzu, pie mikrofona. Ja, tad dāmām priekšnās ir šajā rītā. Labrīt, Natālija. Labrīt, Natālija. Sveiki visiem. Labrīt. Labrīt, Natālija ir pilnīgi sagatavojusies. Viņa ir speciālas ārstējusi iesnes dažus C vitamīnu. Pareizi. Pūtus Ximelīnu. Pareizi. Jau pirms tam visu, lai varētu šajā rītā vienkārši aiziet uz spa. Un tāpēc lūdzu, Natālija, pēc kā mums smaržo šeit ēteru studijā, uzskaitiet lūdzu visus 150 Ingrīdus visus, jā. Ķiploki, dezodoranti. Ivo, savukārt jūs esat palūgts doties līdz Mārim Žigatam uz Spāņu kabinetu, jā? Un saslēpties. Natālijā, tad jums jāuzmin, mēs dosim 4 elementus. Būs jāsaka precīzi, jā, tad ir trešdiena, 12. sākās nedēļas nogala un noteikumi kļūst smagāki. Puņu tāpas gadījumā jūs saņemat vitamīnus, kabatslakatiņu no Nikomē, tādu skaistu, arī bezārstu vizītes foršo pušamo, sezameļiņu, bet uzvaras gadījumā aromaspa. Jā, sāksim ar to, ka mēs saistēsim acis. Jā. Galvenais, lai Nata nenojauc no pareizās atbildes šeit smaržojošie kompjūteri atskaņotāji un diski. Tā. Ko es šobrīd rādu, Natālija? Es ko zinu. Labi, neko neredz. Nu ko, aiziet? Edvards, skaties. Sāksim ar šausmīgi grūtāko pašu. Ja? Tā tāds uzmanīgi, šito prātīgi, ka neielien degunā. Bišķiņā atstāt arī citiem. Možam. Viss? Parādi man. Kas tas ir, Natālija? Kāds pulveris. Smaržīgs. Smaržīgs ir? Pulveris ir? Vanilīns. Nē. Kaut kas netik smaržīgs. Vanilīns bija aiz 15 burciņām, bišķi plauktā tajā pašā. Jā, bet tas ir kaut kas ir šausmīgi veselīgs, kad viņu samaļ. Arī nemāls viņš ir labs, tikai es nezinu, vai kāds viņu veselu nemāl tur vispār patērējis kādreiz. Tas palīdzēs veselībai? Jā, protams. Un labsajūtē. Nāk no austrumiem. Jā. Nu, pataupīsim beigām, ejam tālāk, lūk, nākamais. Uzvar. Tas mažo pēc kādas aromātas tējas. Pēc tējas. Labi, konsistence tā ir, bet tēja, diemžēl, tā nav. Tā, šis mums tikko bija jau ciemos. Labrīt, lūdzu. Tas ir ābols. Ir gan, jā. Ir ābolītis. Sagries, un pašās beigās? Negaršīgs. Negaršīgs? Šito Natālija negribētu. Ķiploks? Brālis ir ķiplokam. Natālija noņem... Sīpols tas nav. Piķkols kaut kāds. Tu saki sīpols, tas noņem apseju. Noņem lūdzu apseju. Tātad sīpols tas ir. Sīpolis. Tas ir ābols. Tas, ko teica tēja, tā ir tabaka. Jā, un tas pulveris, tas sākumā tas ir malts ingvers. Nu, tagad suši. Mēs tev ieskaitām 1,5 punktu. Pusotra aca. Mēs ieskaitām pusotru nāsi. Pusotru nāsi ieskaitām. Un tas izskatās, ka, ja Ivo pateiks tikai vienu, ja, tad viņš būs puņķis, tad viņš būs... Tagad neko nesaka, ja? Tagad nesaka vairāk neko. Tagad Natālija droši var iesmaržoties. Labrīt, ar smaržām savām. Čau. Ivo ir, kā saka, viņš pat ir uzkačājis nāsi. Jā, ir speciāls vingrinājuma komplekss. Sporta klubā. Nāsi tenžieris. Jo kačāt muguru tagad vairs nav pačatīgi. Tā, Ivo, liec uz acīm šo apseju. Natālija ir savākus 1,5 punktu, es tev varu pateikt. Tā, kuru pirkstu es tev rādu? Pagaidīši. Ko nozīmē pagaidīši? Es redzu abas divas. Jā, abas pirkstas. Tā, aiziet.
Sāksim no tā gala, kur Natālija beidza. Natālija teica, ka tas nav tas, kas tas ir. Lūdzu, aiziet! Beidzās jau. Viss jau, Jā. Zaļuma kaut kāda lociņa. Skaitam sīpols. Jā. Nu, lūk, tā viņš uz austrumiem ir pasvies. Ir. Lūk, tagad tā. Viss smarža nobrucināta, tad ejam tālāk. Aiziet nākamais. Beigās kaut kas nebija. Pirmais šķiet kaut kāds ābols. Labi. Ir. Pēdējais, kāpēc kā? Ir, jā. Ir Beigās likās kaut kā Dolce Gabbana. Nu, viņi jau spiež no āboliem. Citreiz arī. Tā, nu tagad sākās lielie manevri. Aiziet. Šis tiešām liels. Liek uz tabaku. Ir. 3 punkti jau ir Ivo. Tu jau esi priekšā jau Natālijai. Un tagad pats grūtākais. Šis ir tas, ar ko Natālija sāka. Viņa pateica pareizi, kas tā pa konsistenci, bet nepateica, kas tas precīzi ir. Aiziet. Nepareizi nolasīja no burciņas nosaukumu. Jā. No johaid. Šits labs, vai ne? Veselīgs. Aizgā līdz, no kurienē te jau. Jūtīgs deguns. Vēl vajag. Drusciņu vajag, jā. Vēl drusciņu vajag? Viss. Garšvielas kaut kāds ir, bet tā. Ir, jā. Šādā konsistencē ir kā garšvielas. No. Droši vien lietojam mājās arī kādreiz. Šādu un tad. Šādu un tad, jā. Es pieņemu, ka tu viņu pēc veselu. Vesels. Tikpat daudz es teicu priekšā arī Natālijai. Viņš ir veselīgs, viņu tieši laikā, kad nāk visādas jiftas virsū, tad viņu labi ņemt ir tā. Bet labāk ir, ka viņš ir tāds sadalīts pirmreizinātais nekā veseli viņa grauz, tad tur var aiziet pie tēviem arī. Ivo? Viņš ir tīrā veidā, vai viņš ir jaukti kaut ko? Nē, viņš ir tīrā veidā malts. Tīrā veidā malts. No, 3 sekundes vēl. 3. Un tā. 2. Ir jāsaka, jā. Saki. Nav versija. Nu, ko nu tur? Savācis jau 3 nāsas, jau... Ņem nost apsēju. Sīpols un lociņi, ābols un tabaka un malts ingvers. Šitos nelietot. Tā, Mārģika tagad, bet viņš ir vienīgais šonedēļ, kurš atminējis ir visvairāk. Līdz šim 3 neviens atminējis, bet, tad uz spāja tikai visu 4 atminētājs. Tu esi tāda 3/4 puņu tapa, ja? Pusceļš. Jā. Nu, paga. Es domāju, ka kāds puņš tapa 3 punkti. Tas, man liekas, vēl nav bijis. Jā, bet tas, kurš 4, tomēr tas ir tas īstais. Labi. Ar lielāku degunu acīm redzot jānāk. Tā, es nedzirdu tev, Māri. Jā. Varbūt, ka jūs padalīsieties, varbūt, ka vienam vajag 2 skabas lakatiņas un otram vajag dubulto vitamīnu dēvu. Lūk, jums nav Nikomēdā, bet 2. Tā, jā? Tā, aplausi, draugi. Nav viegls uzdevums īstenībā. Nav viegls uzdevums, bet ziniet, ko tā vienkārši aiziet uz spā un izklāties kā lordam. Tur ir bišķiņa deguna jāpastrādā pirms tam. Līdz ar to, ka Simelīna supernās turpinās jau rīt 4. šajā pašā laikā. Trenējiet nāsas un žigas iet trenēt izdomu, lai varētu kaut ko ieožam atkal rītā neatminam kaut ko pat gudronu sērsit šīdumu skābi kaut kādu. Šitādus tu gribi, lai tur cilvēku osta.